Nu ko, esam Sun Beach, un ne, Līva? Līva ļoti cer nopeldēties ar snorklēšanu. Tur te noliek galdiņu. Kaut kāda kafejnīca te divi. Kā mēs tikai tiekam tur? Nu, acīm redzot pa trepītēm. Pēc vakardienas 15 km gājienu pa kalniem. Šitas tāds diezgan labs izaicinājums kājām. O, tur jau reku peldās lejā. Diezgan labs izaicinājums tādai, kurai bail no augstuma. Dina, turies. Your father is brave. Yes. Ja zu, ne? Nu, sieva. So. Protams, nevaram dzīvot tā mierīgi. Tur, reku treps iet augšā. Kāpjam. Tur. It kā vakar jau nebūtu nostaigājuši. Kaut kāda aizsardzības forti bijuši. Nu, skats jau diezgan baisi fantastisks. Nu ko, esam laimīgi nopeldējušies. Bērns ticis pie saldēm, tagad cerība, ka kādu brīdi nečīkstēs. Braucam tālāk, ne? Jā. Bērnam ir dotais vārds jātur, tāpēc voilā. Līva, pāris vārdi savam vieglplētikas trenerim. Ko? Jūs man pietrūkstat. Es to neatbalstu. Jūs man pietrūkstat. Bet viņa vienalga iet iekšā un ēdīs. Vēsturisks brīdis Dina McDonaldā. Mēs esam pilsētiņā Cefalu. Tāda itāļu romantiska pilsētiņa, ne Līva? Dina, protams, kočājās pie katras stūra. Man tagad domā, viņi ies iekšā vai ne? Līva, protams, izdīkus atkal kārtējo saldējumu. Ko tik nedarīs, lai bērns pasmaidītu? Jā, un lai nebūtu slikti. Simulēts vai īstenība, to mēs nezinām, bet no saldējums palīdz. Dina teica, lai mēs sekojam viņai. Dina ieieti kārtējā baznīcā, lai justos apgarotai. Iziem aplīt. Nu, mēs ejam pa mistiskām mazām trepītēm uz pludmalu. Cerēsim, ka mūs te nearestēs. Mazais delfīns. Grāci. Samaksājām ceļu nodokli 2,10 eiro. Tas ir iebraukšana Taormīnē. Pilsētiņa atrodas kalnā, tāpēc parkings būs lejā.
Var redzēt, ka ir daudz lielāka turismu pilsēta. Un tas ir salas daļa, kas ir tuvāk kontinentālā Itālijā, ir daudz attīstītāka. Nu ko, esam gatavi ēst. Beidzot tiekam pie jūras veltēm. Līva ir laimīga. Tev Līva tagad tāda Flintstone mājiņa tur. Oh, this one? Ko mūsējs rītdienas mērķis? Nē? Etnas vulkāns. Augst. Tik tālu lava ir tecējusi. But sometimes the lava can take years, like more than 10 years to get. Oh. It depends how big the eruption is. Really good, extra wine, lemon, orange. Kas te baigi interesanti, kad ir šitie ir tādi saucās etnas bērzi. Un stāstīja, ka viņi ir pielāgojoties tai melnai gruntī, ir vairāk tagad aug tā kā krūmi, nevis tā kā atsevišķi bērzi ar plašāku to lapotni, lai aizsargātu savējās sakni. Un viņi ir baltāki nekā parastie bērzi. Nebūtu tā smilšanā grunta, tad liktos tā kā mājās. Priedis, bērzi, nekāda tikai tāda vulkāniskās smilts, jā, pa ko mēs ejam. Nu ko, iesildījāmies Retni, ne? Ģimeni, nākamā pietura. Jā, mani Kaut vecāki kāda. reāli traki, viņi teica, mēs viņi tā kāpjam lielajā etnā. Tā bija tikai maz pastaiga. Jā. Iesildīšanās, ne, tagad mēs ejam uz kaut kādām malām peldēties, ne? Vai skatīsimies, kāds ūdens ir, jā. Slikts, slikts, slikts. Wow. Nu davai, nāc čurp.
Tāds mūsu vakara piedzīvojums. Atbraucam uz apartamentiem, visi iekārtojam, mēs ir kā forši, viss kārtībnieks. Pulkstenis 11. Mums pēkšņi visi uz apartamentos, visi ir korķi. Mēs paliekam pilnīgā tumsā. Tas jau nebūtu tik sūdīgi, bet telefonu nelādēt, viss powerbanks nelādēt. Un, labi, kad sapratām, no kurienes tas ir, tas nāca no ventilatora, kur sit uz īso šitie te vadu. Sazinājāmies ar īpašnieku, tas tur, protams, teica, ka no rīta tikai varot, jo bija jau pulkstenis 11 vakarā. Un labi, kur gadījies, kur nē. Man līdz paņēmies ar skrūvgriezītes. Grūti izskaidrot, kāpēc man viņš bija līdz. Bet zigādas teiciens katram īstam vecim vajadzot, ka kabatā vajag skrūvgriezīt. Din tev ir Adāma adatiņi. Tā neko, vienkārši ņēma slēdz vadas vaļā un visu, un atvienoja tos vadas, kas sit uz korķus. Un neko tikām apakaļ pie elektrības. Bet, protams, tā kā mums šodien 6 jāceļās, jo mēs, viena lieta mums Dina ir baigi vienāda, ne? Tagad es parādīšu, lai Dina arī redzētu, ka viņa sataisījusies smuka jau. Labrīt. Labrīt, jā. Un bērns vēl nav sataisījies, bet vienalga smuks. Viena lieta mums ar Dinu ir kopīgi. Mēs abi esam pilnīgi traki, man liekas, un psihi. Jā. Lai neteikt neko vairāk, un bērns īpaši priecīgs par to, ka tādu vecāku pagadījušies. Stāsts ir tāds, mums vakar mēs bijām uz Etnas ekskursijā, visi tur tāds atcerējušies, ka mēs iesim pārgājienā, redzēsim tur vulkānu un tā tālāk. Beigās izrādījās, tā bija tāda pastaidziņa tāda, ja kalns ir 3300 metrus augsts. 3326. Paldies, Dina. Tad mēs tikām līdz 1700. Jā, un tā pastaigta bija tāda, maigi sakot, tāda pensionāra pastaidziņa, tur pa pusstundiņu vienā virzienā un tā tālāk, un tad ar mašīnu uzved augšā, šim garlaicīgi. Tā es nesāpē. Jā, un mēs, lai arī mums kājas ir tikai pēc 15 km staigāšanas pa kalniem atdzīvojušās, ja. Tad mēs atbraucam uz apartamentiem un abi sēžam tā stulbu un tad mazum piegarši no kalna. Mums ir kuri mēsli, mēs domājam, labi, brauksim vēlreiz kādreiz uz Sicīliju, bet īsti, godīgi mums vienīgais, kas vilktu, tas būtu Etnas kalns. Lai nebūtu speciāli vēlreiz jābrauc, izdomājām, davai, nākamā dienā mainām pilnīgi visus savus plānus, laižam uz Etnu atkal. Jūs traki, jā. Bet nezinot, protams, neko, neesam gatavi. Mums bija pieteikts laivu brauciens, to mēs tā spontāni atteicām un kāpsim Etnā. Nevajag nekādas gidas, jo, protams, mums tur nav priekšām tas mums vajadzīgs, mums ir savs kaut kāda aplikācija takām. Okay. Bet, pagad bērns, atbraucam uz viesnieciņu, protams, visi jau ir atteicis laivu brauciens. Beidzot sākam iepazīt, kas ir Etna, un izrādās, individuāli kāpt augstāk par 2500 metriem ir aizliegts, jo tāpēc, ka šis ir aktīvais vulkāns, kas vēl šogad augustā, tas ir pirms 2 mēnešiem, izvirda. Tad, bet atkal tērēt, cik mums gids ir 150 eiro, plus vēl ir pacēlājs, ir 50. 4x4, lai viņš aizliegts. Tas ir vēl kaut kādi 60 eiro no personas. Diezgan padārgi sanāk, jā, bet ja rēķina, ka tas būtu vienīgais, kas mūs vilktu atpakaļ uz Sicīliju, kas izmaksātu vēl dārgāk, tad, saņēmāmies un tomēr piekritām. Nobalsojām ģimenes sapulcē, ka mēs maksājam atkal gidiem, bet mēs braucam līdz pašai augšai, jā, un tā kā, ja kādam interesē, var kaut kāds jautājums jau uzdot, var neuzdot, vienalga. Visā visumā ir tā, mēs atteicām laivu braucienu, piečakarējām bišķiņu to cilvēku, mēs jūtamies baigi stulbi, bet mēs kāpjam Etnā, un tā redzēs, kā mums ies. Laikam tiem, kuriem ir bail no augstuma vai nav pārliecība par savām braukšanas spējām, labāk Itālijā īsti nebraukt,
jo ielas ir tiešām šauras. Ir ļoti bieži, cevišķi mazajās pilsētiņās ir tā, kad iebrauc iekšā, tur ir vienkārši murgs. Tur ir iebrauc pat tādi, ka knapi vispār mašīna lien cauri. Un šeit braucot kalnos ir serpentīns pēc serpentīna. Diezgan ekstrēmi citreiz ir. Tagad mēs braucam krustu šķērstu tieši pa lavas ceļu. Līdās, ka uzbrauks augstāk, varēs forši redzēt visu to lielo gabalu. Tāds te bija šļūdons riktīgais. Person for Ziegler. Ziegler. Possible because we have to guarantee safety of people. Okay. So basically. No, kas ir spiež? Nu, viņš pilnīgi tā kā kaut kā. Nē, evo je Slovak ņemšu. 44. No, Līva gatava? Yes. Zābak ir? Jaka vēl nav. Just 2 minutes at leave your hat. Jēj! No? Pārgājums sākās? Izturību mums. Te visas kurorts ir pa ziemu, te laikam ir slēpošana. Mums nebūs jādzīst. Pasaka, kāpēc, ja tev tik ļoti bail no augstuma, kāpēc tu kāpēt nā? Jau ir slikti. Esam 2,5 km augstumā. Tas ir augstākais, kur ved šitie te pacēlāji. Tālāk pārējais viss ceļš ir uz augšu. Tā kā būs interesanti. Te vēl visur ir mākoņi, bet augšā vairāk nebūšot. Tad būs skaidrs laiks. Līva? Ko? Mums ceļš ir tikai sācies. Reku ir ētna. Ejam varbūt kāds, nezinu, 10-15 minūtes, 10 pat. Un jau bišķiņi citās elpa. Zini, parāda seju. Kādu parādīja, ka mēs uzzinājām, ka mēs kāpsim līdz augšā foršas līdz tam pašam krāterim. Stulbeņi divi. Varējām mēs šodien sēdēt laiviņā un vienkārši savā atvaļinājumā čilot, mēs izvēlamies mocības kājā. Protams, sev pamocīt vēl vai. Nē, bet būs tas gandarījums, būs vienkārši adventure of the lifetime. Tuvojamies kaut kādām alām, krāteriem, ne? Tur būs lavas izveidots kaut kādu krāteri. Un tāpēc mums ir jāvelk ir šitās te ķivers, lai ja kaut kas krīt vai kaut kas ir kaut kāds lavas sprādziens, tā lai mēs nedabūtu pa pašku. Mēs negribam iet pēdējie? Šitie tuneļi ir lavas izveidot naturāli no 2002. gada izvirduma. Un šitiem tuneļiem tā lava ir plūdus
lejā. Someone who squats 10 o'clock. Izskatās diezgan baisi. Tā kā pircev. Ej, tu nāk. Who has marshmallows? Aizsīt brilles tev. Tad jau tu izsilds. Ej, tu nos. Jū. Tas ir vēl no pēdējiem izvirdumiem tagad. It's why it's hot now. Yeah, it's like a still. Var sasildīties, ne? Ej, nos. There is someone that moves the rocks, and it goes to your hand. Yes, I agree with you. Nu, Līva, kā tu jūties? Superīgi! Jā, mēs esam gandrīz cik sanāk 2900 metru augstumā. Uzliec tur, parādi tur. Jā. Nu, maziem solīšiem, ne? Jā. Mums izdodās. Maziem solīšiem. Harmonijā, kāpjam. Tvaiks nāk ārā no kā aktīvs vulkāns. Krāterīši aktīvi. Pirms 2 mēnešiem te bija vēl viens izvirdums. Un tā viņi tur ik pēc, tad jūlijā bija vēl viens. Un tagad, lai arī cik, nezinu, jocīgi neskanāk, kad pāris mēneši nav bijis. Ceram šodien nebūs. Esam atnākuši līdz atpūtas vietai. Yes. Pusdienas. Ēdam. Pusdienas. Ēdam, vai. Tā kā, Kamēr mūs Kaut vēl ko. nesteidzina. jā, esam atraduši foršu aizvēju, aiz lāvas kluča. Un Jā, un reku tur augšā. viss, jā. rekurēta. Mēs neklausam. Tas dzeltenais, kas ir pats stāvākais, kas tur kūp, tas ir tas, kas izvirda pirms kaut kādu mēnešu. Jā, bet viņi visi vēl reku tvaiki nāk ārā. Ja cik Gits teica, tad pilnībā, lai aktīvs vulkāns atzistu, turpat vajag kādu 10, ja ne 100 gadu. Nu, Dina, kā tev mūsu spontānais lēmums par kāpšanu augšā? Vienreiz dzīvē to vajag. Izbaudīt. Jā, reāli nenožēlojam. Sanāca 2 ekskursijas 2 dienās šitādas, bet nu, tikai mums viens kritušais ir. Līvā, čau! Zeltenā jūras zvaigzne. Ground. Because the lava flow Tas ir interesanti, visa zeme ir silta. the fraction. Jūs varat redzēt mazlietiņu, pat pamazlietiņu dūmu. Still hot inside. Reizē. The air or the Visi water pilnīgi, tā, ka- gets inside the rocks and then is it up, makes vapor. Rītī and var vapor sasildīt comes rokas, out. tad. That we saw earlier. We can have also bombs. It's there. That's like my toast. Bet Oh, it's toast! īsībā, jā, smaržo tā kā ceptas maizītes. Nu ko, mēs esam sasnieguši šodienas augstāko punktu, kas bija paredzēts ap 3000 metri. Toast! Jē! Toast! Un jā, tagad mēs ejam skatīties vēl tos krāterus. Nē, mēs neejam. Ejam mēs skatīties tos krāterus. Un jā, un tad ir šīs dienas lielais mērķis ir izpildīts. Jē! Mans prasītais ir kabatā! Jā, bērnam vienīgā, Mans prasītais ir kabatā! bērnam vienīgā motivācija bija viņš reāls sūda Roblox monētiņas. Cik tie sīkie ir mazliet dunduki vēl, bet nu nekas, gan jau var laiku novērtēt. Pa mīksto bija vieglāk.
Jāiekāp augšā un tad vēlreiz. Vēlreiz. Nu, aiziet vēlreiz jau iekšā. Mums uzbrūk mākoņi. Uzreiz augstāk. Tēti. Tēti. Un tur nāk Dīna. Skrien, Dīna, skrien! Jau nevar apstāties. Es domāju, pēc šitāda kāpiena apbalvosim mūsu ģimeni ar 1 4-paku alu vakarā. Labi? Bet, Izņemot, viņa nedzer, viņa nedrīkst dzert. Tad jūs jau padalīsieties, ne? klausies.